Čau, Kaspar, šodien esam pie tevīm ražotnē un šodien atskatīsimies mazliet vēsturē, tagadnē un varbūt ieskats nākotnē. Jautājums ir sekojošs. Tu jau darbojies šī nozarē ļoti ilgi, un tev noteikti ir palicis atmiņā kādas tehnoloģiskās iezīmes logu ražošanā, dūru ražošanā bija, kad tu sāki šo visu darīt, un kas ir tagad atnācis līdz mūsdienām? Jā, 10 gadus būs daudz, kas ir mainījies, tā kā visur tehnoloģijas attīstās, un līdz ar to arī iespējas palielinās. Ja tur neskaita tādas elementāras lietas, ka vienkārši logi paliek siltāki, ja, un nezinu, smukāki varbūt ne, bet ar kaut kādām papildus iespējām, tad tas tāds kompleksāk jāskatās uz to visu. Bet, var jau, pa kaut kādām daļām, iziet un sākt elementāri ar to kaut vai kā tas loks ir pats tapis uzbūvēts. Ja. Tātad skaidrs, ka tiek gan alumīnija sakausējumi paliek izturīgāki, ja, piemērotāki tur skarbākām vidēm un tā. Visi risinājumi, kas ir attiecās uz kaut kādiem siltumtehniskajiem jautājumiem, ja, tātad termālie tilti, kas ir starp profiliem, paketes, pašas stikla, ja, gumijas, tas viss ir attīstījies. Un ik pa kaut kādiem 7, 8 gadiem vidēji, līdzīgi kā tur vienalga automašīnām vai kam, modeļi tā kā, mainās. Ja? Tātad vienkārši vecā paudze iet projām, nāk iekšā jaunā. Ja? Viņa ir pārsvarā tomēr daudz maz ieturētā stilā, ja? Pat ne stilā, bet risinājumos, bet bieži vien diezgan kardināli rūpnīcas tos risinājumus maina. Ja? Tāpat tās arī ar stikliem. Ja 20 gadu atpakaļ pārsvarā bija vienkameru stikla pakete, tas ir, kad ir 2 stikli ar vienu kameru pa vidu, ja? Tad tagad jau pārsvarā visur ir tikai 2 kameru, jau ar 3 stikliem. Un ir jau, kas tagad pat grib ražot 3 kameru ar 4 stikliem, kas var to uzražot stiklnieki. Bet tur tā jēga ir baigi maz. Tas leciens tajā iegūmā ir baigi maz, un tas, starp citu, šito arī vēl var parunāt, ja, kā daudz kas ir attīstījies. Labi, es tagad varbūt šobrīd nerādīšu konkrēti uz profiliem, ja, bet būtība ir tāda, kad attīstās gan logi, paši rāmi, gan arī stikli. Ja, ja mēs tā skatāmies, tikai sadalām 2 komponentēs, tad var palikt siltāki rāmi un var palikt siltāki stikli. Ja, un te ir jāskatās tas finansiālais iegūms, jo rāmis siltāks, viņš izmaksās krietni dārgāk nekā silta pakete stikla. Ja? Tātad visticamāk, kad izdevīgāk būs vienkārši ielikt biezāku, siltāku paketi, ja? Un varbūt pat izvēlēties lētāku, plānāku rāmi pie nosacījuma, ja vispār tāda biezuma stikla pakete viņā lien iekšā. Ja? Ka tas ir izdevīgāk nekā tā kā bieži vien projektētāji ieliek kaut kādu ļoti, ļoti dārgu glaunu rāmi, ja, tāpat laikā paketi atstāja tur tādā otrajā plānā, ja, un sanāk tā, ka cilvēkam it kā viņam ir ļoti, ļoti labs logs, ja, pareizāk sakot, pats profils, ja, tāpat laikā viņam ir tāda nekāda pakete ielikt, un beigās viņš neko baigi daudz nav ieguvis. Ja. Bet vispār, ja logi jau nav tikai, labi, te ir bijuši, kā saka, starp citu, jā, ir arī opcija, kad ja kādam kaut ko dikti ātri vajag, ja, tad mēs no esošajiem materiāliem, kas mums ir krājumos, vienkārši vedam uz krāsotāju, nokrāsojam un uztaisam, bet ne par to stāstu šoreiz. Ja. Ir jau arī, fasāžu sistēmas, ja, kuras arī attīstās, un viņās, ar vien biezāku stiklus arī ielikt, te ir tāds sagatavots daļēji promvešanai, drīz būs jāved, tāpēc tādā pusizjauktā veidā, bet arī, tie risinājumi, viņi ir palikuši ar vien advancētāki, ja, nāk jau tādas tā kā skuiņas, ja, kas aizpilda to spraugu starp termotiltiņu un stikla paketi, ja, man tagad paketes nav, bet, te iztēloties, ka te paketi nāk iekšā. Ja. Tā kā, kas ir ar vien siltāki paliek, ja. Ir gājusi attīstībā logu daudz kas uz priekšu, ja. Un ne tikai pašos logos, arī tajā, kā mēs viņus ražojam. Ja. Tātad, ja kādreiz tur sākām mēs ar nosacīti, ja, viengalvaino zāģi,
šis gan ir tāds pavisam mazs, un viņš ir vairāk stikla līstēm domāts, ja, bet principā ar viņu arī var reāli griezt gatavus logus, taisīt, protams, lēnu, tas viss ies un tā. Nu, un līdz pat jau, kā saka, automātiski vadāmajiem CNC zāģiem, ja, kur ir dators, kur visi izmēri tiek iestatīti, ja, zāģis pats brauc un vajadzīgajā izmērā, kā saka, nogriež detaļu, ja, viņa tiek marķēta, pēc tam tālāk uz centru nesta, ja. Tas ir CNC apstrādes centrs, respektīvi, kur visus caurumus tehnoloģiskos, kādus vien vajag, ja, to visu uz tā var izdarīt, ja, jā, nu ir arī tādi piezāģēšanas mazie instrumenti, bez kuriem neiztikt jebkurā rūpnīcā, jo, nu, nav tā, kad liekas, ka uzstādīja kaut ko ļoti dārgu, foršu, ja, un ka viss būs labi. Tā gluži nav, ja, ir ļoti daudzas lietas, ko daudz vienkāršāk ir ar mazu instrumentu izdarīt, ja. Tā kā, nu, un tas pats arī tālāk, ja mēs, labi, it kā sanāk, ejam atpakaļ nosacīti, bet arī pa montāžu, ja runājam, ja, tas pats stāsts no tiem gadiem ir daudz, kas mainījies. Es tagad nerunāšu tur pa to, kad montieriem apģērbi ir palikuši ērtāki, ja, un instrumenti ilgāk kalpo. Bet kaut vai, nu, tas pats, ja, teiksim, minikrāns, ja, kas ļauj daudz lielākus stiklus celt, ja, kur ar rokām vairs to izdarīt nevar un, teiksim, piekļūt daudz sarežģītākās vietās, ja. Nu, protams, jā, nākās arī kaut kāds iekārtas, nu, negribu saukt pa iekārtu, bet, nu, lai var vilkt to visu pasākumu, ja, jo tas minikrāns, jā, viņš tur pilnā masa piekabē 3,5 tonnas, nu, tad nākās kaut ko domāt, ja, kas ikdienā varbūt nav vajadzīgs, bet, nu, jā. Tātad tas pats minikrāns, ja, kas ļauj daudz sarežģītākus objektus realizēt, ja. Nu, te viņš mums ir paizjauktā stāvoklī, mēs te viņu bišķīt pētam, mēģinām saprast, ja, kas viņš tāds ir, ko viņš ēd, kā viņš strādā, kāda viņam mezgli. Ar kādiem remontiem potenciāliem mums ir jārēķinās, kas kur var būt. Ja? Nu, te mēs dzinēju bišķīt mēģinājām saprast, ja, kādas apkopes veikt, jo, nu, nācis viņš ir no Eiropas, ja, bet Latvijā, kā saka, daudz ko būs pašiem jādara. Protams, ir kantori, kas apkop krānus, un pie tiem arī dzīsim un darīsim visu, kā vajag, ja, bet, nu, pašiem tāpat jāsaprot ir, ja, un tad šitas arī, teiksim, ļoti liels solis, jo, nu, reāli tie minikrāni, protams, Eiropā, pasaulē, viņi jau ir labu laiku, ja. Nav gluži tā, kad vienu desmitgadi viņi jau ir krietni vairāk, bet, nu, stikli paliek lielāki, mēs visi paliekam vecāki, džeki vairs negrib objektos ar rokām milzīgus stiklus cilāt, ja, un viens ir veselība, bet otrs ir tas arī bīstami paliek kaut kādā brīdī. Un priekš kam to vajag, ja ir tehnika, ja kas to var izdarīt. Tā kā, nu, tas ir tādos lielos vilcienos, ja, teiksim, kas ir mainījies, ja, bet, nu, arī cilvēki arī ir mainījušies un tas, kā viņi visu to redz, jā. Tā, šī bija noteikti informācija, ko tu varētu runāt un runāt vēl, bet tad neviens līdz galam šo te video nav skatīsies noteikti. Bet pasaka, kā ir ar tavu ražošanas telpu tur, kur tu esi tagad? Tagad tu šeit atnāci, kurš gads tas varbūt apmēram bija un varbūt tev ir kāda bilde saglabājusies, kā izties tad un kā tagad? Jā, man liekas, no 14. gada vai tik neesam šajās telpās, bet, nu, te galīgi neizskatījās tā, kā ir tagad, jā. Jā, es domāju, ka bildes pameklēs kaut kāds un varēs video pielikt, bet, nu, jā, te nu, nav tā jaunbūve, jā. Te bija, kā saka, fermas paredzētas kādreiz, jā, nekad nenāca, netika nodots eksploatācijā. Bet, nu, interesanti, jā, mums te tā attīstība ir diezgan tā interesanti gājas, pameklēs bildes un pieliks video. Un kā vienmēr, ja interesē kaut kas sīkāk un smalkāk par alumīnija logiem, tad mūsu mājaslapā www.caluks.lv visa informācija, droši rakstat, zvanat, palīdzēsim.